Esiet sveicināti! Vai esat gatavi eksperimentiem, vai esat gatavi piedzīvojumiem un atklājumiem, vai esat gatavi būt drosmīgi, zinoši un meklējoši, jeb vienā vārdā stilīgi? Jā! Tieši tā, lieliski! Varam sākt! Sveicu jūs Latvijas advancētākajā erudītu konkursā Eksperiments. Latvijas erudīto skolēnu prāta spēlē, ko nemainīgi rīko Latvenergo koncerns. Un konkursa dalībnieki visus šos gadus ir pamatskolu 8. un 9. klašu skolēni. Eksperiments iesākās tiešām stilīgi. To atklāja konkursa himna, to dzirdējāt šādā reāli advancētā eksperimentālā veidā, ko mums dāvināja pianiste Elza Ozoliņa, trompetists Normons Piesis un perkusionists Einārs Latiševs. Paldies! Svētki! Var sākties! Galvenais, šogad konkursam ir jubileja. Eksperiments šogad notiek jau 20. gadu. Visu šo laiku tā pamatideja nemainīgi. Rosināt jauniešos aizrautīgu interesi par fiziku. Šodien ir klāts šī mācību gada svarīgākais notikums – konkursa fināls, un tajā zināšanā mērosies 6 labākās erudīta komandas no visas Latvijas. Turklāt katra komanda pārstāvēs tikai vienu lielu Latvijas reģionu. Bet nu, iepazīsimies ar mūsu šīs dienas komandām. Un tā vēlos ar aplausiem, lai jūs sveicat šeit zālē. Komanda numur 1 no Kurzemes, Skrundas vidusskolas. Kurzemes spicākie prāti ir komanda NOS no Skrundas vidusskolas. Par nosaukumu izvēlētais vielu sajaukums, kas pātrina mašīnas, pātrināja arī komandas dalībnieku prātus pusfinālā. Komandas konsultante un skolotāja ir Kristīne Hartmane. NOS ir pārliecināti, ka fiziskais spēks viņiem šodien nebūs vajadzīgs, jo viņi ir gudri un zināt, tas ir stilīgi. Es savai Skrundas vidusskolas komandai NOS novēlu iet uz priekšu un neapstāties pie sasniegtā. Komandas kapteinis Harijs Pēteris Broks kopā ar komandu. Skolotāja Kristīne Hartmane un mentors Pēteris Apsītis. Rīgas Tehniskās universitātes elektroenerģijas fakultātes, industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks docents, elektrotehnoloģiju lietpratējs. Nu, lūk, komanda numur 2 no Viesītes vidusskolas Zemgales reģionā, kas šo pavasaru konkursa Eksperiments finālam kvalificējās kā pirmie. Tās nosaukums Golf Boys! Golf Boys ir 5 atraktīvi zēni un meitene no Viesītes vidusskolas. Komandas lielākais atbalsts un padomdevēja ir konsultante un skolotāja Līga Blumbeka. Viņu komandas devīze – fizika ir forša. Saviem konkurentiem zemgalieši novēl nepadoties, jo viņi ir nolēmuši uzvarēt. Saviem bērniem es novēlu asu prātu, īstajā momentā vajadzīgās zināšanas un visu to labāko. Bet tagad nākamie finālisti – vidzemnieki, komanda numur 3 ar nosaukumu VG Boss. Tā ir no Valkas ģimnāzijas. Vidzemnieki VG Boss ir 6 zinoši jaunieši no Valkas ģimnāzijas. Viņu stiprais balsts – fizikas skolotājs Valdis Jērums. Puiši saka, ka draugus šeit nav nākuši meklēt, bet ieradušies, lai iegūtu jaunas zināšanas un pieredzi, tāpēc savu spēles stratēģiju neatklās. Viņi nebaidās no izaicinājumiem un atklāja, ka viņu spēks ir komandā. Lai skatās situāciju, reāli novērtē un domā. Strādā galva. Komandas kapteinis Mārtiņš Čaukuls kopā ar komandu, skolotājs Valdis Jērums un mentors Armands Šenfelds, Rīgas Tehniskās universitātes, elektroenerģijas fakultātes, industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks. Un mēs turpinām, laiks iepazīties ar komandu numur 4. Līvānu 2. vidusskolas erudīti finālā ir tikuši jau 2. gadu pēc kārtas. Šogad komandas nosaukums ir Lumeni!
Zilo ezeru zemes gudrākie jaunieši komanda, kas sev devusi gaismas plūsmas stipruma mērvienības nosaukumu Lūmeni no Līvānu 2. vidusskolas. Viņu konsultante un skolotāja ir Taisija Grabļevska. Viņu veiksme ir prāts, draudzība, aktivitāte un zināšanas. Bet konkurentiem viņa novēl aizmirst formulas. Es saviem novēlēju izturību, tikai izturību, tāpēc, ka tur vajag tikai turēties ļoti, ļoti stipri. Komandas kapteine Anna Mariņāka kopā ar komandu, skolotāja ar pieredzi eksperimentā Taisija Grabļevska un mentors Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks un asociētais profesors. Un nākamais 5. dalībnieks. Šī komanda ir no Rīgas pilsētas, no Rīgas klasiskās ģimnāzijas ar nosaukumu Natus Venere! Galvaspilsētas godu aizstāvēs Rīgas klasiskās ģimnāzijas komanda Natus Venere, jeb dzimuši uz Venēras, un kā paši saka, tā ir labākā planēta Saules sistēmā. Savu skolotāju komanda raksturo kā ļoti harizmātisku un gudru. Tātad komandas konsultante Svetlana Sokolova. Natus Venere ir kā viens organisms ar sirdi, rokām, zināšanām un prieku. Viņi ir pārliecināti. Komandas gars atnesīs uzvaru. Es novēlu savai komandai, lai viņai veicas un lai būtu Grieķija ļoti labi viņam atpūties. Komandas kapteine ir Miļena Dīle kopā ar komandu, skolotājs Svetlana Sokolova un komandas mentors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas eksperimentālās fizikas katedras vadītājs un profesors. Bet nākamā komanda – Siguldas valsts ģimnāzija, un tā pārstāv Rīgas reģionu. Komandas nosaukums – Elitārais Zipsnis! Elitārais Zipsnis ir 8. klases skolēni no Siguldas valsts ģimnāzijas. Pusfinālā viņi bija 5, bet šodien būs pilnā sastāvā un gatavi uzvarēt. Zipšņu spēks un konsultante, skolotājs Saiva Vītola, bet lielākais atbalsts – mammas, tēti, klases biedri, skolotāji, draugi un skatītāji. Viņi vēl nekad nav bijuši Grieķijā, taču tagad ir apņēmības pilni izcīnīt galveno balvu – ceļojumu. Elitārais Zipsni, saturiet to savu iepriekšējo mieru, kāds mums bija pusfinālā, un tad noteikti būs labi. Komandas kapteinis ir Rudolfs Aleksandrs Strots. Kopā ar komandu skolotājs Saiva Vītola un mentors Oskars Krievs, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns. Lieliski! Tagad mēs esam pazīstami ar 6 pašām stilīgākajām 8. un 9. klases komandām Latvijā, kas pēdējo mēnešu laikā izgājuši tikpat kā caur uguni un ūdeni. Tas ir 2 atlases kārtām. Un ir kļuvušas par erudītākajām un zinošākajām turpat vai 170 komandu konkurencē. Bet tā kā zināt, ir stilīgi. Mēs iepazīšanās procedūru turpināsim ar žūriju, jo tā ir ļoti svarīga un būtiska loma. Šodien taču jāvērtē ir 6 pašas erudītākās komandas. Tad sāksim iepazīšanos ekspertu komisijā. Konkursa Eksperiments 2015. gada finālā ir akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktors Māris Balodis. Akciju sabiedrības sadales tīkls valdes loceklis Signis Rīns. Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pasniedzējs Ancis Avotiņš. Konkursa eksperiments konsultants un fizikas skolotājs Raitis Streičs. Konkursam eksperiments šogad aprit 20 gadu. Un iedomājieties, kad konkurss sākās šīs dienas, finālisti nemaz iespējams nebija piedzimuši. Un pavisam iespējams, ka šogad konkursā sastopami dalībnieki jau 2. paudzē. Tie noteikti varētu pastāstīt, kā konkurss savu 20 gadu vēsturē ir mainījies. Bet šodien par to, lai pastāsta video sižets.
latiņš, voltiņš, kam gaišāka galva un visbeidzot eksperiments. Jā, tieši ar šādiem nosaukumiem jau 20 gadus Latvenergo koncerns rīko 8. un 9. klašu jauniešu erudīcijas konkursu par un ap fiziku. Gadu laikā Latvenergo koncerna konkursā piedalījusies teju 4. daļa Latvijas. Tiem, kuri startēja pirmajā spēlē, šodien jau ir 35 gadi. Laika gaitā mainījies arī pats konkurss. Ja sākotnēji dalībniekiem bija jāapgūst tikai elektrodrošība, tad pēdējos gados eksperimentā komandas gaida izaicinājumi, kādus šodien risina pat pasaules gudrākie fiziķi un zinātnieki. Tomēr visu gadu garumā konkursu panākumu atslēga ir jauniešu uzrīkstēšanās iegūt jaunas zināšanas un skolotāju atbalsts savējiem. Lai izdodas arī šīs Latvenergo koncerna konkursa eksperiments 20. fināls, jo zināt ir stilīgi. Tā eksperiments izskatījās un mainījās šo 20 gadu laikā. Šodien uzdevumi konkursu finālā spēlē veidoti tā, lai parādītu jums, ka daudzas lietas dabā patiesībā nav jāsaista ar maģiju, bet tām ir izskaidrojums meklējums arī fizikā. Bet to, kura no šīm daudzkrāsainajām komandām ir arī viena pati zinošākā, pati stilīgākā, pati labākā Latvijā un ir pelnījusi galveno balvu ceļojumu, mēs uzzināsim pēc 5 konkursu uzdevumiem. Bet nu novēlēsim veiksmi dalībniekiem un izturību līdzjutējiem. Mums klāt ir pirmais uzdevums. Un pirms tā es gribu citēt vārdus, ko Vidzemes atlases laikā Valmierā skolēniem pirms spēles teica Vidzemes komandas mentors Armands Šenfelds. Oriģināli tas skanētu šādi. Sometimes you win, sometimes you learn. Dažreiz jūs uzvarat, bet dažreiz jūs mācāties. Es novēlu jums visiem konkursā mācīties, savukārt kādam stiprākajam, veiksmīgākajam šodien arī uzvarēt. Un tā, pirmais uzdevums. Mīti un patiesība. Tajā redzēsiet 6 video ar eksperimentiem, kurus veiks katras komandas mentors. Eksperimenti būs gan reāli, gan safabricēti. Tāpēc komandu uzdevums pēc video noskatīšanās būs noteikti, kurš no šiem demonstrējumiem ir vai nav reāls. Jums tiks demonstrēti 6 video eksperimenti, starp tiem būs gan patiesi, gan samontēti. Pēc katra video uz mentoru sagatavot jautājumu jums būs jāatbild tikai ar jā vai nē. Laiks, lai atbildētu, ir 30 sekundes. Par katru pareizo atbildi 1 punkts, un kopā pirmajā uzdevumā jūs tātad varat iegūt maksimums 6 punktus. Nu ko, gatavi dalībnieki? Jā! Nu tad laižam uz priekšu, skatāmies pirmo video eksperimentu ar nosaukumu Caurulis, kurā eksperimentu veiks Rīgas pilsētas mentors Mārcis Auziņš. Šāds izskatās manis piedāvātais eksperiments. Kas šeit ir? Jūs redzat, ka šeit ir 2 vara caurules, iestiprinātas statīvā, un viena no viņām atrodas uz izolējošu materiālu. Tagad mēs lūgsim Amandu, lai viņa šo vienu cauruli mēģina elektrizēt, paberzējot to ar vilnas cimdu, jo droši vien jūs esat redzējuši, ka dažādus priekšmetus berzējot ar cimdu, mēs varam viņus elektrizēt. Nu, redziet, tagad šī caurule, kā mums šķiet, ir elektrizēta, un mēs turpinām eksperimentu. Mums ir 2 flomasteri, un mēs mēģināsim viņus iemest šīs caurulēs un paskatīties, kas notiks. Kā jūs redzējāt, vienā no caurulēm flomasters krita cauri ļoti lēnām, otrā ātri. Vai tā ir taisnība, ka iemesls tam ir, ka viena caurule tika elektrizēta? Vai varbūt atbildi ir jāmeklē citos iemeslos? Tātad dalībnieki, jums, lai atbildētu šo jautājumu, tiek dotas 30 sekundes, un jautājums ir šāds. Vai demonstrējumā redzēto var izskaidrot ar caurules elektrizāciju? Lūdzu! Tad atgādājums par pultīm. Atbilžu variants A – jā, B – nē. 30 sekundžu laikā izdariet savu izvēli. B. Vēl 5 sekundes dalībnieki, tie, kur nav atbildējuši, lūdzu izdariet savu izvēli. Un laiks beidzies. Es domāju, mēs visi esam nocietušies uzzināt šī pirmā jautājuma pareizo atbildi. Un
Tagad pareiza atbilde. Tad, kad mēs berzējam caurulīti ar cimdu, caurulīti ir metāla vadoša. Tādēļ noelektrizēt viņu nav iespējams. Viltība ir šajos flomasteros. Viens ir parasts flomasters, ja otru mēs apskatīsim, tur iekšā atrodas magnēts. Un tas nozīmē, ka šim magnētam krītot cauri vara caurulīti, caurulītē inducējās strāvas. Šīs strāvas rada magnētisko lauku, kas darbojās pretēji tam magnētiskam laukam, kas ir no magnēta, un aizkavē flomasteru krišanu caur caurulīti. Šeit magnēta nav, un tādēļ flomasters caur cauruli izkrīt ļoti ātri. Paldies, nu es gribu redzēt, kuri atbildēja pareizi. Paceļ rokas. Nu tad lieliski, fantastiski. Aplausi vēlreiz visām komandām. Esam labi sākuši. Taču pirmais uzdevums vēl nebūtu nav beidzies. Tāpat konkursā būs vēl arī citi uzdevumi par metāla detektoriem, kosmiskajiem lidaparātiem un citām aizraujošām lietām. Šis bija tikai pats fināla sākums un ceru, ka arī jūs skatītāji sekojat līdzi un spēsiet atbildēt uz nākamajiem uzdevumiem, kas būs zināmi jau pēc mirkļa. Paliekam kopā ar mums pie LNT ekrāniem. Vēlreiz esiet sveicināti Latvenergo koncerna rīkotajā erudīcijas konkursa eksperiments jubilejas gada finālā Latvijas neatkarīgās televīzijas paviljonā. Šodien konkursa eksperiments finālā noskaidrosim Latvijas erudītāko skolēnu komandu. Pretendenti mums ir 6. Komandas, kas uzvarējušas reģionālajos pusfinālos Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā. Un šodien cīnās par uzvaru un konkursa galveno balvu – ceļojumu uz Grieķijas gleznaināko daļu – Rodas salu. Konkursam eksperiments ir arī vairāki sadarbības partneri. Izglītības uzņēmums Lielvārds, Latvenergo mācību portāls par fiziku Fizmiks, žurnāls zinātkāriem lasītājiem Uzzini, Latvijas populārākais jauniešu joku portāls Spokiem LV, skolēnu un studentu kārte Aisik, grauda pārstrādes uzņēmums Dobels Dzirnavnieks, gardie kārums produkti, turisma aģentūra, Jēkaba ceļojumi, Kino Cinnamon, Ādažu čipsi, Jaunais Rīgas teātris, spēle Questlab, Latvijas Nacionālā simfoniskais orķestris, kā arī veikot.lv. Bet līdz ar balvu pasniegšanai un saņemšanai vēl viens solis. Ir vislabāk jāveic spēles 5 uzdevumi, protams, lai uzvarētu. Mēs turpinām fināla pirmo uzdevumu – mīts vai patiesība. Cik bieži mēs par ikdienišķām lietām domājam kā par fizikas procesiem? Kā tos saredzēt sadzīvē? Kāpēc reizēm vērts aizdomāties par lietu likumsakarību, apzinoties, ka tā nemaz nav maģija? Tā ir fizika. Mums jāturpina ar otro video. Enerģija pagarinātājā. Kopā ar Latgales reģionu mentoru Vjačeslavu Kašķējevu, kurš veiks šo eksperimentu. Un es no savas puses vien varu aicināt komandas skatīties vērīgi un domāt pašiem, jo tie ir tikai video, kas var būt arī tikai labi samontēti. Šajā eksperimentā es jums parādīšu, ka vienkārši mājas pagarinātāju var izmantot kā tādu enerģijas uzkrāšanas ierīci. Priekš tā mēs izmantosim labi pazīstamo magnētiskās indukcijas parādību. Vispirms no pagarinātāja es izveidošu spoli. Man ir vajadzīgi vairāki tinumi, lai inducētā strāva spole būtu pēc iespējas lielāka. Diametram nav tik lielas nozīmes, bet cenšamies izmantot visu pagarinātāja garumu. Nu, un ķēde ir jānoslēdz. Viss. Enerģijas uzkrāšanas ierīce ir gatava. Tagad man vajadzēs magnētu. Parastais pastāvīgais magnēts mums der. Un tagad pats galvenais. Enerģijas avots būs manu muskuļu
enerģija, muskuļu spēks, un es, kustinot magnētu spolē, pārvērtīšu mehānisko enerģiju elektriskajā, pateicoties indukcijas parādībai. Ja gribat, lai spuldzītes spīd ilgāk, tad bišķiņi ir jāpastrādā. Paldies, es domāju, tagad ir uzkrāts pietiekami. Ieslēdzam. Lūdzu spuldzīti. Jā. Eksperiments izdevies. Mans jautājums jums, vai šāda ierīce ir iespējama, vai arī es jūs esmu apmānījis? Nu tad jautājums šāds, vai šāda ierīce patiešām darbosies? Laiks sākas. Komandas, es ceru, ka jūs visi paspējāt atbildēt. Bet, lai noskaidrotu pareizo atbildi, mēs atkal skatīsimies video. Jāsaka, ka šajā reizē es jūs esmu apmānījis. Šī ierīce nav iespējama. Patiesībā tas, kas notiek vienkārši spuldzītes darbināšana ar korpusā paslēptu bateriju. Kaut arī magnētiskās indukcijas parādība izraisa nelielu strāvu spolē. Tā strāva uzreiz norims pēc tam, kad es izņemu magnētu. Turklāt, ja jūs būsiet ievērojuši, ka sākotnējo magnētu kustināšanu, it kā enerģijas uzkrāšanu, es veicu ar nenoslēgtu ķēdi. Nu tad komandas atzīstieties, kurus neizdevās apmānīt. Nu, 3 komandas izrādījās zinošākas šajā jautājumā. Lūdzu, 3. video eksperimentu skaņas viļņi, kurā to veiks un uzdevumu uzdos Rīgas reģiona mentors Oskars Krievs. Šeit uz galda jūs redzat metra attālumā novietotas 2 vienādas skaļruņus, caur kuriem pēc mirkļa es atskaņošu 800 Hz audiālo signālu. Tālāk es paņemšu šo mikrofonu, pārvietošos 2 metru attālumā un plaknē, kas ir paralēli skaļruņiem, pārvietošu mikrofonu no vienas puses uz otru. Jūs dzirdēsiet skaļuma līmeņa izmaiņas. Jautājums sekojošs. Vai šīs skaļuma līmeņa izmaiņas ir radījusi mana mikrofona pārvietošana, jeb viņas radījis operators, kas regulē skaļumu ierakstā? Vai taisnība, ka skaņas pastiprināšanās un pavaināšanās ir fizikāls efekts? Jā vai nē? Atgādinu, jums ir 30 sekundes laika, lai atbildētu. Starts! Nu tad nākamajā video mentors Oskars Krievs arī pats atbildēs uz šo jautājumu, un mēs noskaidrosim, kur no komandām būs atbildējis pareizi. Pareizā atbilde ir sekojoša. Tātad skaļuma līmeņa izmaiņas rada tā sauktā interference, jo atkarībā no mikrofona pozīcijas skaņa līdz mikrofonam atnāk dažādās fāzēs, un, teiksim, vienā vietā šie viļņi summējās, citā vietā atņemās. To efektu var izskaidrot ar skaņas viļņu summēšanos, un to fizikā sauc par interferenci. Nu, komandas, gribu redzēt jūsu emocijas, skumjas vai priekus. Kur atbildēja pareizi? Un, protams, līdzjutēji šodien ir uzdevuma augstumos. Malači, nu, mums ir jāturpina ar nākamo video jautājumu. Dodu vārdu Kurzemes reģiona mentoram Pēterim Apsītim, kurš veiks nākamo eksperimentu ar nosaukumu Ūdens sūknis. Uzdevums ir tukša stikla pudele, ir atdzesēts šķidrums no istabas temperatūrā. Mums ir ar salmiņu jādabona augstais ūdens siltā pudelē. Tātad mēģinām to darīt. Te ir pudele. Tur ir karsts ūdens, vai lieta iekšā, darām to ar piltuvīti, jo karsts ūdens ir bīstams, var apdedzināties. Tāpat arī, lejot iekšā, nestandarta pudelēs, ja nezināmos stikla traukos, ir vēlams lietot aizsargbrilles, jo tas ir bīstams. Stikls var plīst temperatūras starpības iedarbībā.
Tātad ūdens ir ieliets, drusciņi pagaidam, lai pudele sasilst, nu viņa silst. Nu jau būs diezgan laba, lai neapdedzinātos lejam viņa ārā. Tā, uzliekam virsū salmiņu un noblīvējam, lai gaiss neiet garam. Un liekam iekšā, apgriežam otrādi, liekam iekšā ūdenī. Redzams, ka ūdens tek uz augšu. Parasti ūdens tek uz leju. Jautājums, vai eksperiments tika paveikts tikai ar karstu un augstu ūdeni, salmiņu un plastilīnu, vai arī šeit bija kādi slēpti zemūdens akmeņi, kādas speciālas ierīces, kas palīdzēja šo eksperimentu veikt. Paldies! Tātad jautājums ir izskanējis. Vai tiešām šis eksperiments ir paveicams tikai ar karstu un augstu ūdeni? Jums atkal tiek dotas 30 sekundes. Pirms mēs noskaidrojam, kura komanda ir atbildējušas pareizi, mēs noskatīsimies pareizo atbildi. Skaidrojums ir vienkāršs. Mēs zinām, ka temperatūras ietekmē gāzes, cietas vielas, šķidrumi maina savu tilpumu. Uzsildot pudeli un izvajot ārā ūdeni, mums palielinājas gaisa tilpums, iekšā esošais. Ievietoja uzliekot salmiņu, hermētiski noslēgt un ievietojot augstā ūdenī. Pēc brītiņa pudeli, kad sāk atzist, samazinās viņas tilpums un spiediens, un atmosfēras spiediens caur salmiņu spiež ūdeni iekšā pudelē. Nu, kā mēs redzam, ar katru nākamo jautājumu punkti dažādojas. Mums ir jāturpina ar nākamo jautājumu. Un uzmanību pirms uzdevuma nākamais video un Zemgales mentora Ilgoņa Vilka veiktais eksperiments optiskā ilūzija. Cienījamie konkursa dalībnieki, lūk jums uzdevums. Šeit uz papīra jūs redzat bultiņus, kas rāda uz kreiso pusi. Es tagad, nepieskaroties papīram, apvērsīšu tās bultiņas otrādi. Nolūkam, es nolieku šeit cilindrisku stikla trauku un lūkšu manai asistentei ieliet tajā ūdeni. Kā redzat, bultiņas rāda pa kreisi. Paldies! Bultiņas rāda pretējā virzienā. Jautājums, vai attēlu apgrieza glāzē ielietais ūdens, jeb papīra lapu ar bultiņām apmainīja mans veiklais palīgs. Vai taisnība, ka attēlu apgrieza ūdens glāze? Atbildē joprojām jums tiek dotas 30 sekundes. Jā, ūdens neko nemaina. Viņš ir samīgs. Skatīsimies, vai jūs izmantojāt pilnvērtīgi šīs 30 sekundes, lai atbildētu pareizi. Un tagad atbilde. Glāzē ieliets ir ūdens, glāzē ir cilindriska forma. Šādas formas ķermenis veido lēcu, kas lauž gaismu. Lēcas laustie stari nonāk fokusā un pēc tam tālāk aiziet jau pretējos virzienos. Tāpēc lēca spēj apvērst bultiņas pretējā virzienā. Bultiņas uz papīra rāda pa kreisi, ja mēs liekam priekšā lēcu, bultiņu virziens mainās un atkal atjauno iepriekšējo virzienu. Mēs turpinām. Pēdējais pirmā uzdevuma video eksperiments, kuru veiks Vidzemes mentors Armands Šenfelds. Video eksperimenta nosaukums – Maģiskais krēsls. Dargie eksperimenta dalībnieki, šodien veiksim nelielu eksperimentu. Man tā kā nāks liene, kur stāvuši šādas te platformiņas, kur rotē pa savu asi. Lienē rokās ir 2 hanteles, katrs ar 1,5 kilogramu. Mēs sāksim ar izstieptām rokām. Es iegriezīšu lieni ar kādu sākuma ātrumu, un liena pamēģinās rokas tuvināt sev tuvāk ķermenim un pēc tam atkal atlaistas. Pavērosim, kas notiek.
Lūk jautājums. Vai eksperimenta pamatā ir kāds fizikāls likums, jeb triks, piemēram, motoriņš tur iekšā? Tātad jautājums, vai krēsla rotācijas ātrumu var mainīt tikai ar hantelēm? Jā vai nē? 30 sekundes arī šim jautājumam. Sākam! Laiks. Un tagad video ar pareizo atbildi, un to paziņos pats Armands Šenfelds. Atbilde uz eksperimentu ir sekojoša. Tās pamatā ir fizikāls likums par impulsu momentu saglabāšanos dabā. Šādu parādību mēs varam novērot, piemēram, daļslidotājai. Viņi sāk veikt pirueti ar izplastām rokām, un tuvinot savam ķermenim, viņi sasniedz tiešām iespaidīgu ātrumu. Nu tad aplausi. Visas komandas ir veikušas pirmo uzdevumu, atbildējušas uz visiem 6 video uzdotiem jautājumiem. Un man jums ir jājautā vēl kāds jautājums. Vai kādai komandai ir visas pareizās atbildes pirmajā uzdevumā? Bet kāds rezumējums attiecībā uz komandu panākumiem pirmajā uzdevumā kopsumā? Cik punktus katra komanda būs iegūsi? Atgādinu, par katru pareizu atbildi komanda varēja iegūt 1 punktu. Tātad pirmajā uzdevumā kopsumā var saņemt 6 punktus. Un tātad vārds žūrijai. Akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktors Māris Balodis paziņos pirmos komandu gūtos punktus. Sveicināti zinošie, stilīgie finālisti, skolotāji, līdzjutēji un visas tās komandas, kurām varbūt pietrūka daži punkti, lai nokļūtu lielajā finālā. Šis pirmais uzdevums bija interesants ar to, kad ja pietrūka nedaudz teorētiskās zināšanas, bija iespēja arī izmantot praktisko pieredzi, savus novērojumus, varbūt kādus eksperimentus bijāt paši veikuši, un rezultāti mums ir sekojoši. Kurzemes reģions 3 punkti, Zemgales reģions 6 punkti, Vidzemes reģions 3 punkti, Latgales reģions 3 punkti, Rīgā 5 punkti un Rīgas reģions 4 punkti. Paldies vēlreiz! Paldies Mārim! Paldies līdzjutējiem! Paldies komandām! Turpinām stilīgos fizikas eksperimentus Latvijas 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas spēlē eksperiments, kas šogad notiek jau 20. gadu pēc kārtas. Laiks otrajam fināla uzdevumam. Šis uzdevums noteikti būs saistīts ar piedzīvojumiem un to meklētājiem. Varbūt esat kādreiz arī pludmalē pamanījuši dīvaini salīkušus cilvēkus, kas rokās tur it kā putekļu sūcējus, it kā slotas, kātus. Tie ir dārguma meklētāji, kas palīgā ņēmuši metāla detektoru. Pirms šī uzdevuma vēlos vien pieteikt. Esiet prātīgi arī jūs ar seno relikviju meklēšanu, lai neizpostītu kultūra vēsturiskus pieminekļus. Bet eksperimenta otrā uzdevuma nosaukums ir metāla detektors. Šo uzdevumu komandas veica šorīt Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē. Komandu uzdevums bija izgatavot pašiem savu metāla detektoru un atrast šīs spēles dārgumus. Paskatīsimies, kā viņiem gāja. Jums būs jāveic uzdevums, kurā izmantosiet principu, kurš bija varbūt viens no nozīmīgākajiem 19. gadsimta zinātnes un tehnikas attīstībā. To atklāja Maikls Faradejs. Principā jums ir tādi jāatrod zem šīs tāda kvadrāta, kur ir daudz būtu uzrakstīti, paslēpti magnēti. Jums jāizmanto tāda ampermetrs, spole un vadi. Lai jums veicās! Lai varētu atrast magnētu, komandām vispirms jāizgatavo improvizēts metāla detektors. To var izveidot ar vadiem, savienojot spoli ar ampermetru. Lai metāla detektors darbotos iespējami efektīvi, komandām jāizvēlas mazākais ampermetra mērapjoms.
Savukārt slēgumam pievienojot spoli, tā jāpieslēdz tā, lai izmantotu maksimāli daudz spoles vijumu. Lai metāla detektors būtu iespējami jutīgs, komandām būtu jāizvēlas 1. un 3. spoles pieslēgvieta. Tādējādi spolē tiks izmantots maksimālais vijumu skaits – 1200. Savukārt, ja komandas izvēlēsies 1. un 2. spoles pieslēgvietu, vijumu skaits būs uz pusi mazāks – tikai 600 vijumi, un attiecīgi arī radītās strāvas stiprums būs mazāks. Paslēptos magnētus var atrast, ja slīdina metāla detektoru pāri burtu laukam. Brīdī, kad spoles šķērso magnētu, ampērmetrs uzrāda nelielu strāvu. Par to liecina ampērmetra bultiņas sakustēšanās. Zem burtu lauka paslēpti 5 magnēti, kuriem katram atbilst 1 burts. Kad komandas būs atradušas visus burtus, no tiem jāsaliek vārds. Paslēptais vārds ir ķēdes. Protams, ne jau velosipēda, bet gan elektriskās. Ne visām komandām veiksmīgi izdodas atrast noslēptos burtus. Izskatās, ka Rīgas komandai Natus Venere visgrūtāk veicās ar magnētu atrašanu, un iemesls varētu būt izvēlētais lielais ampērmetra mērapjoms un mazākais spoles vijumu skaits. Kā rezultātā uzdevuma veikšana prasa daudz vairāk laika. Jo it kā uzdevums ir vienkāršs, bet tai pašā laikā bija jāprot pareizi izvēlēties tādu ampērmetram bija vairāki diapazoni, miliampērmetra līdz pat ampēriem 5. Ja pieslēdz nepareizi, tad tas ir ļoti nejutīgs un šo efektu nevarēja reģistrēt. Un vienai komandai šī iemesla dēļ tāda arī nepaveicās. Es atgādinu, ka pēc konkursa noteikumiem jau pēc nākamā uzdevuma tās 3 komandas, kurām būs mazākais punktu skaits, no turpmākās dalības finālā izstāsies. Bet tagad gan uzmanību. Rezultāti pēc 2. uzdevuma, un tos nosauks žūrijas pārstāvis. Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pasniedzējs Ancis Avotiņš. Tas bija lielisks Faradeja likuma eksperiments, arī tāds sava veida ļoti vienkāršots metāla detektora principa vizualizācija. Kā jau video sižetā redzējām, tik tiešām bija ļoti svarīgi izvēlēties pareizo mēraparatūras, tātad ampermetra skalas iestatījumu. Protams, jums bija arī spole, tātad tā ir tā induktivitāte, kas tātad uztvēra to magnēta darbību. Un kas vēl bija svarīgi, protams, tas attālums līdz virsmai, tātad gaisa sprauga. Tas bija tas, kas noteica. Tā kratīšana tur varbūt tik daudz tur nelīdzēja, kā varēja redzēt video. Līdz ar to rezultāti kļūst interesantāki, intriga palielinās, jo Kurzemes reģions iegūst 7 punktus, Zemgales reģions iegūst 5 punktus, Vidzemes reģions arī iegūst 5 punktus, Latgales reģions iegūst 7 punktus, Rīga, Natus Venera ieguva, diemžēl, 0 punktus, bet ļoti daudz ko jaunu iemācījās, un Rīgas reģions ieguva 3 punktus. 20. jubilejas gada fināls var turpināties. Šajos gados pasaulē zinātne un tehnika ir attīstījusies milzu soļiem un ienākusi mūsu ikdienā daudzās jomās. Salīdzinājumam tikai padomājiet, piemēram, par mobīlajiem sakariem. Pirms 20 gadiem Latvijā bija tikai 2000 mobīlo telefonu lietotāju. Viens mobilā telefona lietotājs tajā gadā vidēji uzrakstīja un nosūtīja 1 īsziņu 2 mēnešos. Un ko es ar to gribu sacīt? To, ka arī konkursa eksperiments uzdevumi ir palikuši aizvien sarežģītāki un komplicētāki. Taču tagad komandām jākoncentrējas un jāsameklē apslēptas rezerves un slepenie ieroči savam vislabākajam sniegumam, jo kārta ir 3. uzdevumam, pēc kuras spēlē paliks tikai 3 labākās komandas. Tiekamies tepat LNT kanālā.
dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Baby, little pretty baby. Pretty little baby. Shut up, baby. Pretty little baby. 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 One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Jūsu ekrānos Latvijas erudītu konkurss Eksperiments. Uz tās skatuves jūs nu pat uzstājās viena no saliedētākajām deju komandām - grupa Let Your Body Speak. Nosaukums tulkojumā būtu Ļauj savam ķermenim runāt. Tā vadītājs un horeogrāfs Avik Parkour no Indijas. Paldies par šo deju vēlreiz! Izcilais un stilīgais zinātnieks Alberts Einsteins reiz ir teicis, dzīve ir kā riteņbraukšana. Lai saglabātu līdzsvaru, ir jākustas. Dejotāji mūsu 6 vislabākajām Latvijas fizikas erudītu komandām parādīja līdzsvara un kustības paraugstundu. Un līdz ar to šo priekšnesumu konkurss Eksperiments ir nonācis līdz brīdim, kas būs izšķirošs 3 komandām. Jo tikai pusi no finālistiem, tikai 3 komandas turpinās cīņu pēc uzdevuma numur 3. Eksperiments ir nonācis līdz izšķirošiem brīdim, kurā mēs noskaidrosim tās 3 komandas, kuras turpinās sīvu cīņu superfinālā. Trešais uzdevums saistīts ar līdzsvaru, precīzāk ar gravitāciju, un tā nosaukums ir 21. gadsimtam atbilstoši – kosmiskie lidaparāti. Šo konkursu Eksperiments uzdevumu komandas veica Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē. Dalībniekiem mājās bija jāizgatavo izpletņi, ko vajadzēja veiksmīgi nosēdināt, laižot tos lejā no vairāku metru augstuma. Skatāmies video, kā viņiem gāja. Uzdevums būs, jums ir dota kastīte. Kastīte būs tā zonda, kas jums būs jānolaiž.
Un jums būs 10 minūtes laika uzlabot šo kastīti, lai viņa nolaistos, attiecīgi jums pēc iespējas mīkstāk. Komandas uzdevuma izpildē nepieciešamos izpletņus veidoja mājās, un redzams, ka darbs ir veikts radoši. Lai iegūtu labus rezultātus, izpletnim jāatbilst vairākiem tehniskajiem parametriem. Tam jābūt vieglam, ātri jāatveras un jābūt stabilam. Komandām ir iespēja izgatavot amortizatorus savam lidaparātam, izmantojot salmiņus, papīra lapas un salvetes, tādējādi mēģinot panākt iespējami mīkstu lidaparāta piezemēšanos. Viena komanda gan ir izvēlējusies neizmantot amortizatorus. Izskatās, ka viņi ir ļoti pārliecināti par savu izpletni. Pirms lidaparāta nolaišanas katrā no tiem tika ievietots pātrinājuma sensors, kas mērīs lidaparāta triecienu piezemēšanās brīdī. Jo mazāks trieciens piezemēšanās brīdī, jo lielāka iespēja, ka lidaparāts netiks bojāts un varēs turpināt savu misiju. Komandām jācenšas nolaist savu kosmisko zondi iespējami precīzi. To varēsim redzēt pēc lidaparāta trāpījuma mērķī. Tātad lielisks rezultāts, Pizmiks ir apmierināts, un tad sekojam tālāk līdz spēlē, un es tur rīkšos par viņiem tālāk. Analoģiju šajās veiktajās darbībās varētu meklēt kosmisko lidaparātu nosēdināšanā uz Marsa. Starp citu, tikai aptuveni 50% no visām misijām līdz šim bijušas veiksmīgas. Ko par to varētu teikt Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks? Situācijā, kā veiksmīgi dabūt lejā zondi uz Marsa, ir svarīgas abas lietas. Gan izpletnis, gan arī šī amortizācijas sistēma. Izmēģināts praksē ir abas, bet, ja ir ļoti smags aparāts, tad labāk ir izmantot kārtīgu amortizāciju. Tā arī tika darīts. Tika piepūsta milzīga balona vienam aparātam, un viņš vienkārši tā atsitās kā futbola bomba ripoja, kamēr apstājās. Tā kā komandas bija uz pareizā ceļa un uzķērušas, no viņiem iznāks labi astronautikas inženieri. Paldies par šo komentāru. Tad aplausu vēlreiz par video redzēto sniegumu. Šīs uzdevums ir beidzies, un to komentēs žūrijas dalībnieks akciju sabiedrības sadalas tīkls valdes loceklis Signis Rīns. Esiet sveicināti jubilejas gada finālā. Gribu pateikt, ka uzdevums, ko mēs pat skatījāmies, kosmiskie lidaparāti, bija pietiekoši interesants. Mēs redzējām dažādas konstrukcijas šos lidaparātus. Bija gan divstāvīgi, gan ar dažādiem caurumiem, kas bija taisīti kupolā. Un gribu teikt, saglabājot šo intrigu, kad maksimālais punktu skaits, ko mēs varējām iegūt, ja visas komandas būtu saņēmušas maksimālo punktu skaitu, būtu 48 punkti. Kopējais punktu skaits, kuras savāc komandas, ir 40. Rezultāti eksperimentā bija pietiekoši blīvi. Tika sasniegti faktiski visi divi uzstādītie mērķi, gan par trāpīšanu mērķī, gan par pātrinājumu atsitienu brīdī, iespējami mazāko. Tā kā saglabājot intrigu, pēc mirkļa tiks paziņotas tās komandas, kuras turpina cīņu. Paldies! Paldies Signim par komentāru. Šajā brīdī fināla pirmā daļa beigusies, un mēs tūlīt uzzināsim, kuras 3 komandas tiek tālāk otrajā kārtā, bet kurām 3 spēle, diemžēl, beigsies. Varētu teikt, ir šodienas pirmais pusfināls noslēdzies. Žūrijas saskaitījis punktu skaitu. Ir komanda kopvērtējums, citam ir veicies labāk, citam ir veicies netik labi. Šobrīd nosaukuši tās komandas, kuras spēli pameta. Elitārais Zīpsnis, Rīgas reģions. Diemžēl man jānosauc Vidzemes reģions, Vēgā Boss. Un arī otra Rīgas komanda, Natus Venere. Un tā sveicam 3 no 6 labākajām fizikas erudītas komandām Latvijā. 4., 5. un 6. vieta. Un tā Vēgā Boss, Natus Venere
un elitārais zīpsnis. Vēlreiz aplausi. Aicinām arī skolotājus un mentorus ieņemt vietas pie savām komandām. Un komandas saņem Latvijas Energo spēcbalvas, finālistu medaļas, Kino Cinnamon biļetes, Dobeles dzirnavnieka produktus, kā arī, protams, ziedi skolotājiem. Un vēl komandas saņem gardos kārums produktus, kā arī ādažu čipšu dāvanas. Komandas godam cīnījās. Jāatgādina, ka arī šīs komandas, kuras neturpinās cīņu, ir labākās no 170 komandām šī gada konkurencē. Nu, tad pajautāsim, komanda, kurā brīdī šķita sāka neveikties šajā spēlē? Manuprāt, otrajā uzdevumā. Un tas bija izšķirošais. Jā. Nu, kā, Igor, šķiet? Vai zināt ir stilīgi? Tieši tā. Vai šī spēle deva kaut kādas jaunas zināšanas un bagātināja pieredzi? Jā, baigi daudz lietas bija uzzinātas. Aleksandr, nu kā tu jūties? Nu, mēs jūtamies labi, bet mums no sākuma nesanāca ar to pirmo uzdevumu. Un mēs domājam, ka ja to uztaisīt labi, tad tiktu tālāk. Bet, protams, kā jau katrā spēlē, ir kāds, kuram ir jāizstājas. Paldies vēlreiz komandām! Vislabākās zāles pret skumjām laikos ir bijusi mūzika. Un ja vēl tā ir eksperimentāla mūzika, tāpēc, lai mums visiem par prieku uzstājas eksperimentāla stila ģitārists Gins Smukais. Paldies Gintam Smukajam par priekšnesumu. Bet nu vairs kopā tikai ar 3 komandām ar šo eksperimentālo skaņdarbu esam tikuši līdz jubilejas konkursa eksperiments fināla galvenajai kārtai.
superfinālam. Tajā vairs tikai 2 uzdevumi, un pēc tiem mēs jau zināsim, uz kuru Latvijas vietu aizceļos čempiona trofeja. Vai zināt, kas ir konkursa galvenā balva? Nu, protams, tas ir vairāk kārt izskanējis. Tas ir ceļojums uz Rodes salu. Konkursa eksperiments superfināla uzvarētājs šovasar dosies godam pelnītajā ceļojumā. Protams, viens no svarīgiem elementiem ir ceļojuma somas. Lidojumā tām ir savi ierobežojumi. Ko darīt tad, ja pirms ceļojuma saproti, ka mājās nav svaru un somas apjoms jau šķiet ir pārkāpis atļauto? Izrādās, ka somas masu var pavisam vienkārši noteikt, neizmantojot svarus, bet zinot fiziku. Uzmanību! Komandu uzdevums ir nosvērt somu, neizmantojot svarus. Komandai pieejama koka kārts, striķi un plastmasas ūdens pudeles. Izmantojot dotos priekšmetus, eksperimentālā ceļā jānosaka somas masa. Žūrija ņems vērā arī uzdevumā veiktos risinājumus. Maksimālais punktu skaits, ko jūs varat iegūt, 9 punkti. Un tā, komandas NOS, Golf Boys un Lumeni, vai jūs esat gatavi? Nu tā, 3, 2, 1, sākam! Tātad 6 minūtes tiek dotas komandām. Lai uzzinātu somas masu, dalībniekiem jāzina sviras līdzsvara nosacījums. To zinot, komandām vienā sviras galā jāiekarina ūdens pudele, bet otrā sviras galā soma. Āķis ir tajā, ka soma un ūdens pudele jānovieto tā, lai koka kārts atrastos līdzsvarā. Somas masu var aprēķināt ar formulas palīdzību, zinot ūdens pudeles masu, nomērot attālumus no atbalsta punkta līdz somai un no atbalsta punkta līdz pudelei. 25. Jā. Es rakstu 30. Precīzi. Vidus ir te. Komandas kā atsvaru var izvēlēties gan lielāko 1,5 litru pudeli, gan mazāko 0,5 litru pudeli. Kā redzam, dažas komandas pat izvēlas abas pudeles salikt kopā. Tomēr prātīgāk rīkojās tās komandas, kas izvēlas izmantot tikai 1,5 litru pudeli, jo ar to izdosies veikt precīzākus mērījumus. Tad skatītāji visi kopā veiksim atskaitu no 10 uz leju un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un laiks rokas no darba galdiem. Aplausi no skatītājiem. Nu, skatīsimies, pirms tiek paziņot rezultāti. Paņemšais Zemgales komandas Golf Boys somu un nosvērsim, pastīsimies. Nu, ja rēķināt nemāk, tad ļoti labi noder šādi svari. Nu, ja 4 kg un 468 grami precīzāk. Un nu laiks žūrijas vērtējumam. Kāda ir komanda rezultāti 4. uzdevumā? Un lūkšu komentēt punktus un rezultātu žūrijas pārstāvim Ansim Avotiņam. Tad, gāja dažādi. Sākumā viena komanda mēģināja uz galda likt to līdzsvarošanu, jā, bet tur ir, tā plakne ir tomēr taisna, jā, un citi tomēr mēģināja iekārtai striķi, lai būtu precīzāki rezultāti. Visi izmantoja pareizu principu, bet ieguva dažādus svara rādītājus. Mēs vērtējām tātad pirmkārt, cik tuvu tam īstajam svaram trāpīja, to izrēķina pēc formulas, bet iedevām arī papildus punktus par to, vai uzrakstīja pilno formulu, jā, kā tad šie aprēķini ir veikti un tam līdzīgi. Līdz ar to rezultāts sadalās, tas kopējais punktu skaits sadalās sekojoši. Kurzemes reģionam 7 punkti, Zemgales reģionam 9 punkti, Latgales reģionam 8 punkti. Paldies! Nu, kā mēs redzam, punkti ļoti blīvi sastājušies. Bet paldies žūrē vēlreiz, paldies arī līdzjutējiem, paldies komandām. Šajā uzdevumā apstiprinājās, zināt patiešām ir stilīgi un zināšanas fizikā nodara. Bet 20. erudītu konkurss turpinās. Kā jūs domājat, 20 gadi tas ir daudz vai maz? Tas ir pietiekoši daudz. Vai jūs zinājāt, piemēram, to, ka tikai 1995. gadā, atcerieties, tieši tad notika pirmais šāds Latvijas skolēnu erudīcijas konkurss. Pasaulē tika reģistrēts interneta pārdošanas vieta eBay.
tikai tad tika radīts uzņēmums Yahoo? Vai jūs zinājāt arī to, ka tikai tajā gadā Eiropas Savienībā iestājās Austrija, Somija un Zviedrija? Turklāt Somijas hokejisti tagad kļuva par pasaules čempioniem. Savukārt tikai 1995. gadā Latvijā no mežiem iznāca pēdējais otrā pasaules kara meža brālis Latvijā – Jānis Pīnups. Savukārt Latvijā ienāca tāda zīmola kā Kodak un Siemens. Bet Latvijas karogs tagad pirmo reizi tika uznests un pacelts pasaules augstākajā virsotnē – Everestā. Savukārt Latvijas valsts iesniedz savu kandidatūru vietai Eiropas Savienībā. Ko vēl jūs zināt par tālo 1995. gadu, kad, kā mēs secinājām, notika pirmā eksperimenta spēle? Jūs par to padomājiet, bet mēs jau pēc brīža tiksimies ar jums atpakaļ LNT studijā, kur mums pārsteigs kāds īpašs priekšnesums – performance.
Tas tik bija eksperiments. Gan konkurss, gan arī šis priekšnesums. Gleznošana un mūzika vienā priekšnesumā. Aplausi vēlreiz citam instrumentu ansamblim Perpetuum Rhythmico. Bet vai zināt, ka cilvēki spēja izšķirt 300 ahromātisko un 10 000 chromatisko krāsu toņu dažādās spilgtuma un piesātinājuma kombinācijās? Latvijas jauno fizikas erudītu konkursa eksperiments fināls šodien sāka 6 komandas. Uz skatuves bija 6 krāsas. Februārī eksperimenta pirmajā kārtā, kad notika atlases kārta internetā, iesildīšanās tests un eksperimentālais izaicinājums, piedalījās teju 170 komandas, nosacīti 170 krāsu spektrs. Visos 20 konkursu pastāvēšanas gados šo komandu, šo daudzkrāsaino spilgto punktu ir bijis vēl daudz reiz vairāk. Un arī šogad krāsainajā jubilejas gadā eksperimentu organizē Latvenergo koncerns. Aplausi! Kopā ar saviem draugiem, un tie ir izglītības uzņēmums Lielvārds, Latvenergo mācību portāls par fiziku Fizmiks, žurnāls zinātkāriem lasītājiem Uzzini, Latvijas populārākais jauniešu joku portāls Spokiem LV, skolēnu un studentu kārte AISIK, graudu pārstrādes uzņēmums Dobeles dzirnavnieks, gardie kārums produkti, turisma aģentūra Jēkaba ceļojumi, Kino Cinnamon, Ādaža čipsi, Jaunais Rīgas teātris, spēle Questlab, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kā arī veikot.lv. Un, ja runājam par balvām, tad iespējams tā komanda no mūsu 3 superfinālistēm, kurai tieši nākamajā uzdevumā veiksies vislabāk, šodien arī kļūs par šī gada konkursa Eksperiments 2015 čempioniem un iegūs galveno balvu – ceļojumu uz Rodas salu. Tātad likme ir visaugstākā, un šis ir superfināls. Uz skatuves vairs tikai 3 viskošākās šī gada krāsas. Tās ir 3 superfināla komandas. Un šajā brīdī konkursa eksperiments izšķirošais. 5. noslēdzošais uzdevums. Tā nosaukums signalizācija. Bet pirms uzdevuma nosacījumiem skatīsimies video. Pat redzētajā video jūs redzējāt, kā strādā signalizācijas sistēma un kā izskatās apsargājamas teritorijas lāzera stari. Arī superfināla komandām dots uzdevums uztaisīt pašiem savu signalizāciju, izmantojot šādus rekvizītus. 4 spoguļi, gaismas sensors, lāzers, trauks ar sauso ledu un karsto ūdeni, un jāapsargā teritorija, kas ir violeti rozā laukums, un to nedrīkst šķērsot lāzera stari. Signalizācija jāizgatavo tā, lai lāzera stars pa perimetru ierobežotu apsargājamo teritoriju un nonāktu gaismas sensorā. Sausais ledus savukārt to noderēs, lai vieglāk būtu saskatīt lāzera staru. Uzdevuma izpilde būs uz laiku. Komanda, kas pirmā izpildīs uzdevumu, saņems attiecīgi visvairāk punktus. Nu tad asistenti uz 3, 2, 1, lejam iekšā ūdeni. 3, 2, 1. Un mēs varam sākt 3, 2, 1. Komandas sākam pildīt uzdevumu. Lai varētu apsargāt teritoriju, ar spoguļu palīdzību ir jāmaina lāzera stara virziens. Signalizācija ir pieslēgta, jeb teritorija tiks apsargāta no tā brīža, kad lāzera stars būs nonācis sensorā, un to apstiprinās diodes iedegšanās. Komandām piešķirts sausais ledus, jo lāzera staram izkliedējoties sausā ledus radītajos dūmos, to iespējams labāk redzēt. Komandas cenšas izgaiņāt dūmus, jo sākumā to ir daudz, tāpēc tie pat nedaudz traucē.
Šāda tipa signalizācijas tiek uzstādītas arī reālajā dzīvē. Ja kāds cenšas iekļūt apsargājumā teritorijā, visbiežāk kādā no signalizācijas posmiem tā tiek šķērsota, un līdz ar to lāzera stars tiek pārtraukts, un tas nenonāk sensorā. Šādos gadījumos signalizācija parasti ieslēdzas ar skaļu signālu, lai brīdinātu par iespējamām briesmām. Uzdevums ir uz laiku, tomēr dalībnieki nedrīkst aizmirst par precizitāti. Ja lāzera stars šķērsos apsargājamo teritoriju, komandas saņems soda punktus. Lāzera staram ir jāapsargā teritorija precīzi pa perimetru tā, lai visa teritorija atrastos pilnīgā drošībā. Komanda NOS ir piespiedusi pogu, ja? Ja, un mums ir palikusi komanda Golf Boys. Arī piespiedāti. Nu tad aplausi visām komandām. Došos pie komandām, jo kaut kāds maziņš stresiņš te uzvirmoja gaisā. Lūmeni, kas jums tur notika? Spoguli pagriezām vienkārši netīšām ar roku, kad nospiedām pogu. Jūs piespiedāt pogu un... Jā, bija viss gatavs. Žūrija izlems, vai jums piedot šo mazo kļūdiņu vai nē, ja? Bet noteikums bija piespiežot pogu vairs nekādas darbības. Nu, Golf Boys, jūs savukārt finišējāt 5. uzdevumā kā 3. Bet vai jums šķiet, ka jūs precīzi izpildījāt uzdevumu? Mūsuprāt, precīzi. Vismaz viss ir pareizi, manuprāt. Bet sapratāt, nu, kā jūs uztvērāt šo uzdevumu? Ko tur bija jādara? Jāizveido sava veida pereskops, lai nonāk uz tā rājās stars. Tātad šim staram bija jābūt apkārt apsargājumai teritorijai. Nedrīkstēja šķērsot laukumu, ja? Un jums izdevās? Es domāju, ka jā, izdevās. Jūs, ja nemaldos kā 2. pabeidzāt šo uzdevumu, bet kā jums šitas bija grūtāks vai vieglāks nekā gaidīts? Nu, viņš ir diezgan viegls. Izšķirošais bija laiks. Mēs jau paredzējām, ka kaut kas šāds būs jādara. Uz ātrumu nedaudz tāds stresa pilns uzdevums, jau ne? Bet saprotams tas bija. Jā. Nu redz, man šķiet, ka jā, ka tiešām visas komandas tika veiksmīgi galā šo uzdevumu. Vienīgais klupšanas akmens var būt kāda maza kļūmīta ceļā, kā gadījās komandai Lūmeni. Bet skatīsimies, cik šī kļūda būs izšķiroša. Un es aicināšu žūrijas pārstāvi Raitu Streiču nokomentēt, kā tad komandām patiesībā veicās šajā noslēdzošajā 5. uzdevumā. Tad no fizikālā viedokļa patiesībā uzdevums nebija sarežģīts. Ja? Vairāk bija jāpaļaujās uz komandas darbu, uz saskaņotu darbību, un, kas ir ļoti svarīgi, bieži vien pat kritiski svarīgi fizikā un zinātnē vispār, tā ir precizitāte. Jums bija jātrāpa lāzers caurumiņā, kas ir pāris milimetru liels. Un kļūdīties nedrīkstēja. Starp citu, ja varbūt esat dzirdējuši, ja neesat, iesaku kādreiz palasīt, par to, cik ļoti daudz kļūdījās NASA palaižot Hubble teleskopu. Tā bija 1000 daļa milimetra un bija jāsūta augšā kosmosa aizplatījumā astronauti, lai izlabotu šo kļūdu, kas, protams, maksāja ļoti, ļoti dārgi. Nu, un, attiecīgi, arī šis uzdevums, diemžēl, ir maksājis diezgan dārgi komandai Lumeni, kura kļūdījās ar spoguļa nelielu nobīdīšanu un, attiecīgi, diemžēl, ar punktiem ir švaki. Savukārt, pārējām komandām izdevās izpildīt uzdevumu precīzi, un visātrāk to izdarīja komanda NOS, taču, diemžēl, vienu malu tomēr lāzera stars šķērsoja, tā kā mazu gabaliņu no teritorijas jūs tomēr nenosargājāt. Nu, un tūlīt jau patiešām uzzināsim, kura komanda saņems galveno balvu konkursā Eksperiments 2015, bet kamēr tiek skaitīti galīgie punkti un gatavota apbalvošanas ceremonija, mums priekšā vēl viens priekšnesums. Nu tad, lūdzu, Mintā!
Sometimes I lose control, so I don't let my mind go. I am the Nephili Baton. I am the Nephili Baton. Paldies Mintai par šo, teiksim tā, kosmisko priekšnesumu. Mēs tikai varam pafantazēt, kāda priekšnesuma un kādas grupas pie mums uzstāsies eksperimentā vēl pēc 20 gadiem. Skatītāji, padomājiet, vai jums šāds uzdevums par sensorgaismām un ar kosmisko lidaparātu nosēdināšanu uz Marsa būtu pa spēkam izdarīt vienā dienā? Bet varbūt tomēr, ka jā, ar nosacījumu, ja jums būtu labi un uzticami padomdevēji. Atgādināšu, ka katrai komandai ir šādi uzticami biedri, savi mentori. Tāpēc uzrunu teikt aicinu 3 superfināla komandu mentorus. Un kā pirmo aicinu zaļās komandas mentoru Pēteri Apsīti. Ar aplausiem sveicam! Ļoti jauki. Man prieks redzēt. Zinātkārus, kaut ko sasniegt gribošus jauniešus. Fizika ir patstāta pabērnu lomā mūsu izglītības sistēmā. Tādēļ jau lielāks prieks, ka tomēr ir, kas grib saprast, kas notiek ar lietām mums apkārt. Ko mēs redzam? Kāpēc deg elektriskā spuldzīte, kāpēc lido lidmašīna, kāpēc peld kuģis? Par to ir tiešām prieks, jo pēc tam nāk visas pārējās zināšanas. Es domāju, ka šāds solis kaut vai piedalīties, pat nerunājot par to, ja izdodas uzvarēt eksperimentā, ir tikai un vienīgi apsveicams. Paldies jums par jūsu centību, zinātkāri, un mēs, protams, vēlamies jūs redzēt mūsu universitātē kā studentus. Kā nākamo uz uzrunu aicinu man blakus sarkanās komandas mentoru Ilgoni Vilku. Nu, Golfboys no Viesītes, jūs esat malači. Jūs vienīgi paši varat vislabāk saprast, ko jūs šajās konkursa dienās, nedēļās un mēnešos esat ieguvuši. Bet man šķiet, ka es jūsu acīs redzu tādu fizikas prieku. Un mans vēlējums ir, lai tas fizikas prieks, lai tas atklājuma prieks, lai tā izpratne, ka dabu un pasauli ir iespējams saprast, jums seko līdzi visu dzīvi. Un tagad aicinu oranžās komandas mentoru Vjačeslavu Kaščēju arī uzmundrināt savu komandu un teikt runu. Sveiki! Vispirms es gribu visām 3 komandām kaut ko pateikt. Tas vienkārši fantastiski. Jūs esat tikuši galā ar visiem uzdevumiem. Tas punktu skaits visiem ir tuvu maksimālajiem. Un man ir milzīgs prieks par jūsu profesionalitāti. Un, protams, mēs saprotam, ka uzvarētais var būt tikai viens. Un šoreiz tā jau bija jūsu sportiskās kvalitātes, jūsu darbs kā komandai un arī lielā mērā veiksme. Un te es griežos tieši pie maniem dārgiem lūmeniem. Man šobrīd ļoti sāp sirds par pēdējā uzdevuma iznākumu. Un es gribu jums pastāstīt, ko šīs sirds sāpes man atgādina, jo dažas brūces man jau kā zinātniekam, kā fiziķam ir sakrājušās. 2012. gadā mani kolēģi Vācijā pusgadu gatavoja eksperimentu. Ielika paraugu, šķidrēja hēli, arī tur tā viss tā burbuļoja, mērīja un izmērīja kaut ko vēl nebijušu. Pašu precīzāko kvantu sūkņa prototipu. Kolēģis bija tik priecīgs, ka viņš gribēja uzreiz pirmos rezultātus nosūtīt savam doktorantūras studentam uz analīzi. Atvēra datoru, dators saka, man vajag restartēties. Tūlīt nosūtīšu, bet vajag restartēties. Kāda vaina varbūt no vienas restartēšanās? Vaina bija liela. Restartējoties, dators no jauna inicializēja mērījumu kartu un tā izdedzināja to sūkni. Kopš tā laika mēs tā arī nezinām, kāpēc tieši tas prototips bija pats precīzākais. Es ticu, ka šī pieredze jūs rūdīs un no jums sanāks lieliski zinātnieki. Paldies jums! Paldies visiem mentoriem, bet tas brīdis ir klāt. Šī jubilejas gada skolēnu zināšanu un erudīcijas konkursa eksperiments rezultāti ir apkopoti. Pirms tos uzzināsim, paziņošu, ka pirmā vieta saņems ceļojumu uz Rodas salu Grieķijā un kausu. Aplausi! Kā arī pirmā vieta saņems dāvanu karti no izglītības uzņēmuma Lielvārds un iespēju spēlēt spēli Quest Lab un, protams, arī medaļas un ziedus. Savukārt otrās vietas ieguvēji Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra biļetes uz jauniešu koncertiem un Veikot LV dāvanu karti visai komandai. Arī aplausi!
Trešās vietas ieguvējiem jaunā Rīgas teātra biļetes un Dobeles dzirnavnieka balvas. Lidojums ar gaisa balonu. Aplausi! Kā arī visiem superfinālistiem citas balvas no Latvenergo, Dobeles dzirnavnieka, Kāruma, Ādažu čipsiem, Aisik un Kino Cinnamon. Aicinu ilgadējā konkursa rīkotāja Latvenergo koncerna, meitas sabiedrības, akciju sabiedrības sadalas tīkls valdes locekli Signu Rīnu atklāt, paziņot šī konkursa fināla uzvarētāju. Šis konkurss notiek jau 20. gadu. 20 gadu laikā caur šīm spēlēm ir izgājuši vairāk kā 20 000 jaunieši. Es pieļauju, ka 20. gadā daļa no viņiem jau ir kļuvuši par zinātniekiem, strādā informācija tehnoloģijās, strādā zinātnē. Tas nozīmē, ka konkurss savu ir devis. Viņš ir pierādījis to, ka tas ir vajadzīgs. Ko es pats iegūju no tā? Pats laikam no šī konkursa iegūju to, ka ir komandas, kas uzvar, un ir komandas nevis, kas zaudē, bet kas mācās. Un arī tiem, kas varbūt neuzvar šajā reizē, ir visas iespējas mācīties, pilnveidot savas zināšanas. Un kā jau arī iepriekš manis teica, tad mums valstī ļoti daudz pietrūkst fiziķi, pietrūkst cilvēki, kas ir kursā, kas zina labi par lietām, kas notiek mums apkārt. Man rokās ir Latvenergo eksperimenta galvenā balva. Un es nosaukšu šīs cīņas uzvarētāju. Un šīs cīņas uzvarētāja ir Zemgales komanda. Zemgales komanda! Golf Boys! Aicinām skolotāju pievienoties savai komandai un svinēt kopā. Tātad Zemgales komanda Golf Boys dosies ceļojumā uz Rodas salu. Nu tad vēl skaļāk aplausi. Es, protams, pieteikšu arī pārējās komandas. 2. un 3. vieta šogad. Tātad 2. vietā Nos no Kurzemes un Lūmeni no Latgales. Tad vēlreiz aplausi visām komandām. Un, protams, Golf Boys, nāciet priekšā. Šī gada trofeja, pirmās vietas trofeja no eksperimenta dosies uz jūsu pilsētu. Mēs jūtamies lieliski. Neaprakstām varētu teikt pat. Vai jūs gaidījāt to, ka jūs uzvarēsiet? Gaidījām, bet pārliecības nebija, protams. Kā jūs domājat, vai kaut kādas atlētas būs arī turpmāk fizikas stundās no jūsu skolotājas? Es domāju, noteikti. Pienāktos tas, jā. Skolotājs Maida arī, protams, saņēma ziedus. Kā jūs vērtējat savas komandas sniegumu? Es, protams, esmu ļoti priecīga. Es ar viņiem esmu lepna. Un atlaides viņiem jau vairs nav daudz, 1 nedēļa. Un nākošais gads, protams, viss sāksies no jauna. Tā es gribu arī, lai jūs vēlreiz uzgavilējat pirmās vietas ieguvējiem. Bet arī 2. un 3. vieta taisīja. Izstāsties, lūdzu, savus pārdzīvojumus, jo skaidrs, ka tas izšķirošais uzdevums bija. Es ļoti, ļoti priecīga, ka mums ir, ka mēs esam šeit, ka mēs tikam līdz galām. Neveicas. Varbūt mēs neesam gatavi ceļot. Un 2. vietas ieguvēja, savukārt jūs bijāt ļoti tuvu 1. vietai. Samanta, kā tu jūties? Protams, gribējās būt 1, bet ir tā, kā ir. Šī arī nav tikai tāda, ko tu zini, bet arī ir veiksmes spēle savā ziņā. Darīsim visu, ko varam, lai nākamgad piedalītos, jo mēs šeit visi esam 8. klase, tikai 1 9. klase, un es domāju, priekš mums tas ir ļoti augsti, un nākamgad varbūt mērķēsim augstāk. Laba pieredze. Katrā gadījumā motivāciju tālākajai fizikas apmācībai esat guvuši. Paldies vēlreiz visām superfinālistu komandām! Un tā, šī gada skolēnu zināšanu un erudīcijas konkursa eksperiments ir veiksmīgi, es domāju, noslēdzies, piekrītat skatītāji un līdzjutēji. Un es gribu teikt lielu paldies Latvenergo koncernam par šo iespēju. Jo īsi un skaidri, zināt, tas ir stilīgi. Varam visi kopā. Zināt, tas ir stilīgi.